Okeāna vidū stāvēja Surasas pārbaudījums. Ne ar spēku, bet ar gudrību uzvarēja Hanumans. Viņš godināja pavēli, pazemība kļuva par ieroci Sundara Kandas stāstā. Atnāca uzvara. Okeāna vidū stāvēja Surasas pārbaudījums. Ne ar spēku, bet ar gudrību uzvarēja Hanumans. Viņš godināja pavēli, pazemība kļuva par ieroci Sundara Kandas stāstā. Atnāca uzvara. Pēc Dievu pavēles Surasa nostājās ceļā. Tavs ķermenis ir mans ēdiens, viņa sacīja, pārbaudot viņu. Bez dusmām un kārēm viņš runāja mierīgi. Izpildīt vārnas uzdevumu bija viņa svētais pienākums. Okeāna vidū stāvēja Surasas pārbaudījums. Spēku, bet ar gudrību uzvarēja Hanumans. Viņš godināja pavēli, pazemība kļuva par ieroci Sundara Kandas stāstā. Atnāca uzvara. Viņš auga un samazinājās, iegāja viņas mutē. Izgāja ārā un godīgi paklanījās. Surasa slavēja Vanaru, kas turēja savu vārdu. Tu esi uzvarējis, viņa sacīja un svētīja viņu. Okeāna vidū stāvēja Surasas pārbaudījums. Spēku, bet ar gudrību uzvarēja Hanumans. Viņš godināja pavēli, pazemība kļuva par ieroci Sundara Kandas stāstā. Atnāca uzvara. Okeāna vidū stāvēja Surasas pārbaudījums. Ne ar spēku, bet ar gudrību uzvarēja Hanumans. Viņš godināja pavēli, pazemība kļuva par ieroci Sundara Kandas stāstā. Atnāca uzvara.